Tas viss, ko jūs šeit redzēt, sākās pirms apmēram 3 gadiem nelielā angārā Rumbulā. Sākām mēs kopā ar kolēģi Zintaru, paņēmām mazu kredītu, paši visu remontējām, būvējām, bremžu stendu, aprīkojām. Klientu atsaucība bija lielāka nekā mēs bijām gaidījuši, un būtībā pirmajā mēnesī mēs sapratām, ka tās telpas mums ir pa šauru un kad ir jāmeklē jau iespēja paplašināties. 3 gadu laikā esam izauguši par vienu no lielākajiem komerctransporta servisiem Latvijā, un tagad atskatoties, droši vien, ka tas nebūtu bijis iespējams, ja mūsu galvenajiem speciālistiem nebūtu bijusi jau iepriekšēja pieredze un zināšanas, kontakti, lai šo visu organizētu un attīstītu. Par savu galveno panākumu šo 3 gadu laikā uzskatām to, ka mums ir izdevies izveidot labu darbinieku komandu, un darbinieki autoremonta jomā tomēr ir pats galvenais faktors, jo šeit ražošanas procesu nevar automatizēt, un lēmumus pieņem un darbus veic cilvēks. Tāpat svarīgi tas, ka mums ir izdevies izveidot plašu klientu loku, un jau ikdienā mēs apkalpojam vairāk kā 100 klientus. Strādājam mēs ar ļoti dažādiem komerctransporta un speciālās tehnikas veidiem. Ja konkrēti, tad remontējam vilcējus, piekabes, autobusus, būvniecības un komunālo tehniku, traktorus, arī bīstamo kravu pārvadāšanas piekabes, tāpat dažādas iekārtas un aprīkojumi, kā piemēram liftus, celtņus, sūkļus un tam līdzīgi. Atsevišķs darbības virziens mums ir arī militārās tehnikas remonts. Esam ieguvuši licenci darbam ar bruņu tehniku. Lai samazinātu klientu transporta dīkstāvi, mēs ļoti plašu darbu loku veicam šeit pat uz vietas. Pats par sevi saprotams, ka mēs veicam dažādus vienkāršos darbus, kā apkopes, sagatavošanu tehniskajai apskatei, ritošās daļas un bremžu sistēmas remontus, bet strādājam arī ar sarežģītākiem mezgliem, remontējam dzinējus un transmisiju. Tāpat mums ir autoelektriķis, kas var tikt galā ar elektrības un elektronikas problēmām. Remonta process, protams, sākas ar diagnostiku, ko mēs varam veikt gan ar vairākām datordiagnostikas iekārtām, gan ar bremžu stendu. Bremžu stends, protams, pēc remonta jau noder arī, lai kontrolētu paveiktā darba kvalitāti. Esam ierīkojuši speciālas telpas virsmas apstrādē un krāsošanai, un tāpat mēs varam veikt arī plašu metāla apstrādes darbu, klāstu, griešanu, urpšanu, metināšanu, virpošanu, locīšanu un tam līdzīgi. Vajadzības gadījumā atsevišķas detaļas mēs izgatavojam paši. Nākotnē mērķis ir darīt ar vien sarežģītākas lietas, koncentrēties uz auto pārbūvi un aprīkošanu, kā arī dažādiem inženieru projektiem. Lai labi ripo!